es nezinu, kā vispār to kā nosaukt. Viņš ir krimināls. Viņš ir burtiski, viņš ir trausmīgs tas ceļš. Vai notiek arī kāda remonta darba? Jā, šodien ļoti īpaši notika. Bedrīšu lāpīšana 2 vietās notika. Droši vien kādas valdošās institūcijas jau kaut kādu darbu veids, bet patiesībā tā situācija ar lāpīšanu ne. Viņš ir vienkārši jārekonstruē kapitāli, jo pretējā gadījumā nav vērts. Vecpiebalgas novadā ir 4 muzeji, kas ir akreditāti valsts muzeji. Pie viņiem nav iespējams nokļūt. Muzeja darbinieki velti raksta projektus un dažādas ieceres un muzeja pedagoģiskās programmas, bet pie viņiem pat nevar aizbraukt.